Tātad, ja šī daudzdzīvokļu māja programma ir par kompleksu renovāciju un tās mērķis ir sasniegt vismaz 30% primārās enerģijas ietaupījumu, tad mūsu tas viedoklis no līdzinējo situāciju mēs redzam to, ka tomēr tas ietver tādu kompleksu mājas renovāciju. Mājas bieži vien arī saprot to, ja jau mēs renovējam fasādi, bēniņus, tad darām visu kopā, lai pēc tam, pēc kaut kādiem pāris gadiem, nav atkal jātaisa jauns projekts. Ja programma paredz mazāka mērķa sasniegšanu, kā tas bija šajā Latgales reģiona programmā, tad šajā programmā tiešām varēja paredzēt tikai daļēju mājas renovācijas procesu. Kas attiecas par tehniskās dokumentācijas nepieciešamību, tad vienmēr ir jāskatās programmas nosacījumos, katras programmas individuālajos nosacījumus. Un pagājušajā pēdējā programmā, ko mēs atvērām pagājušajā gadā, bija šī iespēja pieteikt arī tādus projektus, kuriem šī tehniskā dokumentācija vēl nebija sagatavota. Šiem projektiem tika dot šis finansējums no Eiropas Savienības tika rezervēts uz 18 mēnešiem, kuru laikā tad mājai gan bija jāsagatavo šī tehniskā dokumentācija, gan jāatrod būvnieks, gan jānobalso otrajā balsojumā, un, protams, arī finansētājs. Tad viss jāizdara 18 mēnešu laikā. Savukārt mājai, kurai jau šī tehniskā dokumentācija bija gatava, tām mājām šis finansējums tiek rezervēts uz 9 mēnešiem.